Vai es esmu virtuves filozofs? Nu, tikpat labi jebkuras telpas, kur es atrodos filozofs. Kamēr es dums pirus pero. Tā laikam bija. Kaut kāds francis pateica. Francūzis pirms manis. Man garšo olbaltumvielām bagātie ēdieni. Gaļa, siers, man garšo piens, piena produkti, dārzeņi, viss, ko es pats izaudzēju, ko es pats taisu, gatavoju, tas man ļoti garšo. Tā, nu, es esmu Ēriks Zaķis. Un kur mēs šodien esam ieradušies? Kur? Virtuvē. Ciemos? Virtuvē, ciemos, un tādā laikā, kad es taisu sieru, gatavoju. Pēc es gatavoju sieru. Man garšo siers, man garšo gaļa, man garšo dzīvnieku olbaltumvielas. Un arī domāju, ka siers labā un koncentrēta pārtika. Tāpēc es sākšu ar siera gatavošanu. Sieru es gatavoju no biespiena. Tas būs vārītais siers, un vārītiem sieram es pielēju lauku pienu. Biespiens ir latgaļiski sipisnīgs. Parastīs spins ir, tā saucamies soldaņīs spins, tas nav saskops. Es jau vienkārši uzliekšu iz gāļas plitas. Gāzi, uzliekam šito te un gaidām, kamēr viņš būs. Nu labi, būs mīkstāks. Nekas. Tā, tagad kas tiek slikts klāt sieram. Tas ir Dillis, audzēts puķu podā, tagad ir novembris. Tāpēc puķu podā, nevis no dārza. Dillis, latgaļiski krops. Kropus mēs vienkārši sagrīžam smokai. Salēdzinoši, kā man saīgs. Vai jūs bieži gatavojat mājās? Es gatavoju praktiski vienmēr. Es ēdu to, ko pagatavoju. Vai, ja negatavoju, es varu nopēst vienkārši maizi. Nu, jebko vienkārši. Subproduktu. Kaut vai. Vai kaut ķermeni. Drusku apžāvēt, varbūt. Tad tie būs dillis, kropsi. Tie būs ķiploki, sasnāgļi, pašu audzēti. Pats audzēju, ziemas podu. Ar ko jūs vēl papildus nodarbojaties? Ne tikai gatavošanu, ekoloģiju? Nezinu, vai es varu tā klasificēt savu nodarbošanos. Es vienkārši dzīvoju. Es domāju, ceļoju. Jautājums. Jūsu vārds ir bieži izskanējis Latvijas erudītu līgā. Es bieži pēdējā laikā retāk piedalos praktiski no otrā viņu gada. Nevis viņu, bet mūsu gada, kad mēs sāka darboties erudītu līga, ja? Patīk visādas erudīcijas spēles. Kāpēc? Nu, vienkārši tas ir zināšana pārbaude starp, teiksim, līdzīgiem. Bet tas nav pašmērķis, tas ir izziņa.
izziņa, kuras pēc tam parādu. Un vai jūs esat piedalījies arī televīzijas spēlēs? Jā, esmu piedalījies televīzijas spēlēs, radiospēlēs. Pie Ivo Krumholca lieliskā piecinieka. Tur īpaši kaut kādi sasniegumi nav īpaši tādi. Varbūt kaut kur drusku vairāk pa pirmo kārtu, bet ne vairāk. Tāpēc nezinu. Par tā braukšanu no Rēzeknes uz Rīgu ir priekš jebkuras spēles pat salīdzinoši nogurdinošā. Ja cilvēks brauc no Latgales, viņam vajag 4 stundas aizbraukt uz turieni, tad nospēlēt to spēli. Un tad vēl vajag atbraukt atpakaļ. Vēl 4 stundas ir rīciniekam, tas ir aiziet. Varbūt pusstunda. Metu pareizē bļodā. Un kur jūs informāciju meklējat? Informāciju es meklēju salīdzinoši ticamos avotos. Tas mūsdienās varbūt, neteiksim, zinātne. Nu kā zinātne? Ne jau, ka es tur lasītu tīri zinātniskus rakstus un tam līdzīgi, bet no informācijas, protams, šķiroju. Jo visa informācija, kas ir lielākā daļa no viņas būtībā, ir metama miskastē. Viņa nav ticama, viņa ir domāta publikai un tam līdzīgi. Tas ir tas, ko mums pasniedz katru dienu. Un tieši par ko jūs lasāt šo informāciju? Kultūra vai tā būtu vēsture? Gan kultūra, gan vēsture, bet man interesē kaut kāda tāda orientācija. Cilvēks, laiks, telpa, tāpēc ir tādas, varbūt, zinātnes vai jomas, kā teiksim, vēsture, geogrāfija, kultūra. Kultūra, protams, tik daudz, cik es viņu pats spēju saprast. Tā, par tām erudīcijas spēlēm vai zināmām spēlēm ir erudīcijas līga, kuri spēlē nevis priekš publikas un spēlēm, kas ir pa televizoru vai rādio, bet viņi spēlē vienkārši savu pēc, savu erudīciju parāda, zināmas ambīcijas, vēl kaut kas un tam līdzīgi tur tas notiek, jā, bet, tur tāda vairāk tīri erudīcijas gaisotne. Bet tad vēl ir arī Latvijā erudīcijas spēles, zini, vai mini, Prāta banka, VIP piedalījos pagājušajā gadā. Administratīvais centrs, tā nav valsts, tā ir Dānijas sastāvdaļa. Mēs varētu uz turieni aizceļot. Plaša autonomija, jā, viņi ir. Ar plašu autonomiju, un Gothoba, ka laikam ir inuītu nosaukums, un Gothoba ir dāņu, teiksim tā, un dzīvo rietumu piekrastē Grenlanda. Cerēsim, ka tā ir. Jā. Es nezinu tiešām. Šo salu sauc Grenlandi. Kolosāli atšķitinājāt. Kolosāli, tā tiešām ir Grenlanda. Sākot jau ar administratīvo centru, nevis ar valsti. Kopā ar Valentīnu Lukaševiču un Andreju Svilānu. Tā, tur. Šo to vinējām, šo to zaudējām, šo to zinājām, šo to nezinājām. Bet uz tāda, spēlē. Es biju kaut kā erudītu līgā arī Latvijas čempions. Neteiktu, kas tur esmu labākais vai sliktākais. Tas ir tā, zināmi nosacīti tie mēri. Vai jūs ikdienā kaut kā īpaši trenējat atmiņu, lai varētu saglabāt dažādu informāciju? Ikdienā man nepatīk zināmā piespiešanās un kaut kāda trenēšanās, bet, protams, ka es cenšos sevi uzturēt fiziski un garīgi formā. Fiziski es uzturu, man ir 48 gadi, es skatu, ka es pietiekoši, es tik nelielos, pietiekoši normāli, fiziski un garīgi. Es nedomāju, ka es esmu kaut kāds īpašs talants, vienkārši tā ir izziņā, tā ir vēlēšanās saprast šito pasauli. Tīri pie cilvēciskajām darbības sfērām, ja tā var nosaukt, es varētu teikt, ka tā ir māksla un izziņa. Pie mākslas es nezinu, kaut kāda kulinārā māksla, vai tā ir māksla, varbūt. Bet tas ir tā priekš sevis. Tad es varu tikai šo pasauli izzināt.
izzināt, protams, tajās jomās, kas man interesē. Jo, visas jomas es nevaru aptvert gan laikā, gan telpā. Mans dzīves laiks ir ierobežots. Iespējams, ka vairāk pa pusēs jau esmu nodzīvojis. Un telpā es varu no šīs virtuves līdz pat, 15 miljardiem gaismas gadu laikam. Tas laiks telpa mērām arī ar laiku, zināmā mērā. Tādas ir tās sakarības. Vai jūs arī ikdienā minat krustvārdu mīklas un tādas lietas? Pēdējā laikā ļoti maz, bet esmu minējis. Tas, zināmā mērā, trenē atmiņu. Es, protams, internetā spēlēju dažādas spēles, viņu ir ļoti daudz. Kādas dažādas? Kaut vai tajā pašā draugiem ir erudīts. Inboxā ir un vēl šur tur tā var arī piedalīties salīdzinoši. Un vai jūsu draugi arī aktīvi iesaistās un Jā, pārēc? teiksim, es pats laikam iesaistīju divus draugus, Valentīnu Lukaševiču un Andriju Svilānu. Tajā spēlēja VIP. VIP. Tad Prāta bankā esmu bijis gan kopā ar ilgadējo Latvijas erudītu līgas prezidentu Daini Sūnu, gan kopā ar Rasmu Lopsu. Un tās spēles bija sekmīgas, teiksim, naudas ziņā. Kā naudas ziņā mūsu laikā spēles ir uz naudu, jo, diez vai viņas savādāk ir interesantas publikai. Azarts. Jā. Azarts ir, bet azartam vēl vajag zināmu stimulu, vai kaut kādu naudu, vai ambīcijas, vai lai būtu varbūt pirmajā vietā, vai labāks par citiem, tas tā, vai kaut kādas prēmijas, vai vēl kaut kas, tā vienkārši. Jā, Azarts nav vienkārši pats par sevi, viņš ir uz kaut kā bāzes. Un vai citos dalībniekus jūs saskatāt tieši tos konkurentus? Spēles laikā es viņos saskatu, protams, konkurentus. Bet jebkurā spēles pārtraukumā es esmu viņu biedrs, kuri ir pietiekoši interesanti cilvēki sarunai. Pat ja viņu tās jomas, par kurām viņi interesējas, atšķiras no manām. Jebkādā gadījumā tie ir ļoti inteliģenti cilvēki, ar kuriem ir vērts parunāt, un kaut ko es no viņiem noteikti paņemu. Un uzvarētie līdzekļi, kur jūs tos esat ieguldījuši? Es neko tādu īpaši neieguldu, es vienkārši dzīvoju. Uzvarētie līdzekļi, es netiktu, ka viņu ir tik daudz. Es nezinu, kaut kas tur ir. Drusciņ. Es to tā neuztveru kā kaut kādu iedzīvošanās avotu vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Vispār es laikam par bagātību noteikti, protams, apkārtoju, jo cilvēku dzīvojas pie manis ļoti daudz, ka vispār, laikam, mana bagātība ir viss, kas ar mani ir noticis. Es laikam likšu 4 olas dzeltenumu šitai te. Es baltumus nelieku. Citi saka, ka jāliek tam sieram. Tā. Un cik gadus jūs ar to nodarbojaties? Es patiešām ar ko? Ar erudīciju. Ar erudīciju, vispār erudīcija. Izziņa jau sākās no tā laika, kad es nevis piedzimu, bet sāku apzināties. Laikam tad arī, kā piedzimu, tā arī sāku apzināt šo pasauli, bet es viņu sāku apzināt un kaut kā sakārtot priekš sevis, lai tas būtu saprotams priekš manis. Es nezinu, laikam var arī dzīvot bez tā. Es viņu sāku vienkārši, varbūt sākumā man kaut kā mājā lasīju vairāk daļdarbus un tam līdzīgi, bet mani vienkārši interesē fakti un kopējās sakarības.
Un tad ir tāda lieta kā enciklopēdija, zinātniskā literatūra, arī, protams, populāra zinātnisks, viņš visādi apraksti un tam līdzīgi, un tad es uzskatu, ka man par tām lietām, kur interesējos, ir pietiekoši zināšanu līmenis. Jūs agrāk arī dienējāt armijā, un varbūt pastāstīt par tiem gadiem. Es dienēju padomju armijā. Kā viņi ietekmē to visu dzīvi, uz priekšu nākošo dzīvi? Nezinu, kā ietekmē, mūs jau ietekmē. Tas apspieda kaut kā. Jebkurš process. Apspieda mūsdienās. Varbūt visi uzskata, ka vispār padomju laiks bija zināms apspiestības laiks. Es nezinu, jebkurā laikā tevi var pietiekoši apspiest. Es tā atbildēšu jautājumu, vai tavu garu var apspiest? Nu jā, mani fiziski var aizsūtīt padomju armijā, vienalga kur, mani aizsūtīja, piemēram, uz Afganistānu. Neteiktu, ka man tur bija pārāk traki, vispār padomju armija. Nebija nekāda demokrātijas skola un tam līdzīgi. Armijai vispār tādai laikam nevajadzētu būt, jebkurā valstī. Tā kā savu gadu divus mēnešus bijis salīdzinoši priekš Latvijas eksotiskā zemē, kalni, tūkstneši, diezgan. Tā zeme atrodas, tiksim, tā kontinenta vidienē, un viņa ir ļoti tāla no mums, kas salīdzinoši piedalās mastajā apritē visā, kas te dzīves redzējums, kā vispār nemainījās, varbūt kas... Papildinās, es nezinu, tajā laikā varbūt kādreiz, kad bija jaunāks, pārāk nevajadzēja domāt, vajadzēja vienkārši dzīvot. Vēl kaut kā vecumu sāc par to aizdomāties. Aizdomājies vienmēr, bet par kopsakarībām. Kāds maina, ja es nebūtu bijis tur, tad es būtu kaut kur, jebkur citur. Un es vienkārši par to domātu, protams. Bet tas iedeva kaut ko labu, ko var atcerēties? Labu dot visa dzīve, katra diena dot kaut ko labu, ja tas tā ir par optimistu runāt. Īpašu kaut kādu labumu. Īpašu labumu? Es nezinu, man nav ar ko salīdzināt. Es varu tikai salīdzināt ar citu cilvēku, bet cita cilvēka kādā es nevaru iesties. Tāda gan pastrupā atbildē varbūt, bet es vienkārši dzīvoju vienu savu dzīvi un es nevaru salīdzināt ne ar ko. Citu, ne ar citu laiku, ne ar citu telpu. Kā interesanti ir dzirdēt, ka cilvēkus iedala zinātkāros un ziņkārīgajos. Un pie kura tipa jūs piedarat? Varbūt. Ziņkārīgie laikam ir tie, tāda tenkošanas nozīmē varbūt. Pārāk tas man neaizrauj. Bet kā jebkurš sabiedrības loceklis, laikam nākas ar par to patenko pagvēlst un vēl šo to tam līdzīgi. Ielīdīs arī tas. Ielīdīs. Gribējām šito visu nelikt. Un tagad šito iemaisam devot iekšā. Es saprotu, ka te... Vai ies ir pasauli? Nezinu, tas ir tas, ko es esmu izvārījis. Un, ja uzskatīt, ka paņemt vērā teoloģisko
tā saucam teoriju. Vispār uz teoriju, protams, tas nevēl, bet, nu, tad, ja Dievs uzvairīja pasauli, tad uzvairīja sieru. Teiksim, tu audzēji, bet vai tev jāt uz veikalu kādreiz, vai tu, teiksim, pāties tikai to, ko tu izaudzēji? Man pietiek to, ko es izaudzēju no augu valsts produktiem. Varbūt es neaudzēju graudagus, teiksim, kviešus, mierus, rudus audzas, kukurūzu, prosu, ziņus, ziņus es audzēju. Tāpēc es pērku gaļu. Gaļas izcelsmes produktus tā saucamos, nezinu, vai to var nosaukt sadalīt par gaļu. Man sapņos rādās Afganistāna. Nē, kaut kā rādījās, bet tas varbūt nebija tie labākie sapņi, bet cilvēks var regulēt savus sapņus. Nav svarīgi, vai tā ir Afganistāna, vai viņš pakļūst zem vilciena vai vēl kur, bet viņš kaut kādā veidā var pamosties, iedarboties uz savu, nezinu, kā to nosauktu, preicis, varbūt zemapziņu vai vēl kaut ko tam līdzīgu, un tad viņš var sapņus pārvērst tādus, kā viņš grib. Es tā arī daru, un tāpēc esmu optimists. Vai es ticu sapņiem? Pats savu. Vai es ticu sapņiem? Nekādā gadījumā ar visādām sapņu tulkošanām un hiromantijām. Protams, es neticu, tie ir, manuprāt, šarlatāni. Vienīgais, ka, protams, sapņi ir zināmas pārdomas par iepriekšējo dzīvi un notiek visāda sintēzes, indukcijas un visādi procesi mūsu smadzenēs, un tas kaut kur atspogaļo to visu, kas ir bijis, bet, nu, tie nav nekādā ziņā pareģoši. Varbūt vienīgais, ka zemapziņa jūt kaut ko, kas notiek ar tevi, kaut kādas slimības, vēl kaut ko tādā ziņā. Vai man ir kādi paraugi vai elki? Pats sev uzdod. Paraugi elki? Vai man ir? Nē. Noteikti nē. Jo katrs cilvēks ir individualitāte. Es varbūt varu vienā otrā jomā skatīties uz kaut kādiem paraugiem, bet visumā kopumā nē, katrs veido savu dzīvi un pats. Barikādes Rīgā. Vai es tās tagad atceros? Barikādes Rīgā? Vai atceros? Nē, nu, protams, es atceros. Varbūt vienu otru epizodi kaut kā. Kuru citu epizodi no savas dzīves. Es tieši konkrēti nevarēšu izstāstīt, bet, nu, es atceros visu, kas man apzinīgās darbības laikā ir noticis. Vai cilvēks atceras visu, kas ar viņu ir bijis? Noteikti uzreiz nē. Bet jā. Jāatcerēties, aizdomāties, atsaukt atmiņā tos apstākļus, kas ar viņu ir notikuši, smaržas, garšas, redzi, noskaņu, tad jā, bet viņš kaut kur to visu nogludina un pieskaņojas vēlāk tajā savā atmiņā. Viņas atmiņa nav, protams, īstenības spogulis, viņš ir zināmā mērā greizais spogulis, ja tā var nosaukt. Vai es ticu citplanētiešiem? Nu, tā kā mūsu visumā ir ļoti daudz zvaigžņu, sāksim ar lielāko galaktiku, kopu galaktiku, zvaigžņu, planētu, kas riņķo ap zvaigznēm, tad, nu, līdz ar to dzīvība uz tām kaut kur ir, protams, kaut kur arī ir saprātīga dzīvība, ko varētu nosaukt par tiem citplanētiešiem. Bet tā ticība man neko nedod, kamēr viņu nav. Atneziet man izkaltētu marsieti herbārijā, nu tad es varbūt kaut kā tā, no tāda ticība, nu, mēs tāpat varam ticēt daudz kam, tāpat saprātīgiem augiem uz citām planētām vai vēl kaut kam citam. Vai pasaulē ir brīnumi? Nu, sākumā vajag nodefinēt, kas ir brīnums. Es domāju, ka tomēr, laikam bērnībā ir, bet diemžēl viss ir sakārtots atbilstošiem likumiem. Nu, kaut kas teiks, ka to dara Dievs un tam līdzīgi, vai arī tie kaut kādi kosmosa mūsu planētas, vai kaut kā mūsu visuma principi, bet viss ir pakļauts principiem, un brīnumu definēt kā kaut kādu zināmu atkāpi no šitā.
Domāju, ka nē. Tāpat viss ir pakļauts tiem likumiem. Tie, protams, es nenoniecinu viņu nozīmi. Tie ir un sarežģītību. Viņi ir tik sarežģīti, ka, dažiem viņi var likties arī kā brīnumi. Mīļākais rakstnieks. Vispār rakstnieks, es nevaru nosaukt vārdu uzvārdu, bet noteikti grāmata, kurā aizraujoša, kurā tu vari iejusties un dzīvotam, sežatam līdzi, un pats esi režisors tanī grāmatā, tad noteikti jā. Tad tas var tevi aizraut. Kurš rakstnieks ir tik līdzīgs man, kā es pats, nezinu, diez vai. Pats es atkal nevaru uzrakstīt, tāpēc...